Vai. Nu, ļoti atbildīgs jautājums. Kā Pitagors nonāca līdz Pitagora teorēmai, tur ir ticams radošums, protams. Nav nepieciešams hobijs, ja tu esi aizrāvies ar to, ko tu dari visu laiku. Sveicināti podkāsta 4. epizodē ar jums Ernests Kazakevičs, TikTok profila Ernesta metode, īpašnieks, kuram jau ir 12,000 sekotāji. Un šodien pie manis studijā neviens cits kā mākslinieks Eglīša kungs. Sveicināts! Labdien! Pastāstīja dažus vārdus varbūt tiem skatītājiem, kuri varbūt nezina par tevi. Es esmu mākslinieks Andris Eglītis. Es nesen sevi definēju, ka es esmu gleznotājs un būvētājs. Sāksim varbūt ar to jautājumu, tad, kas ir māksla? Māksla mūsdienās ir ļoti plašs lauks un ietver ļoti dažādas lietas un veidus, kā tā izpaužās, bet varbūt tas viens no vispārinājumiem, manuprāt, varētu būt tāds, ka māksla nodarbojās ar tēlainu un poētisku domāšanu un darbību. Respektīvi, ja citās jomās ir dažāda veida racionalitāte un loģika darbojās vai dažādas citas lietas, tad, man liekas, tas mākslas specifiskā būtība ir tēlainība. Tā tēlainība, kas iziet ārpus kaut kādiem racionālajiem argumentiem un pretargumentiem, bet ir tā kā pēc Hēgeļa tur tās dialektikas gala mērķis, kas apvienotos brīžiem pretrunīgos kaut kādus argumentus savstarpējos. Ka tā ir tāda iracionāla, zināmā mērā, darbība. Māksla, kaut kas mums ir tēlains, varbūt mēs izvēramies no tā racionālā, apstāmies savādāk, no skatu punkta. Un kas tad ir mākslinieks? Mākslinieks ir man ļoti patīk, ka māksla notiek ar mākslinieku, ja māksla translējās ar mākslinieku. Bet, protams, tas varbūt ierastākais domāšanas veids ir vienkārši, ka mākslinieks ir cilvēks, kas rada mākslu. Diezgan vienkārši nodefinēts. Ļoti labi. Un, kā jau mēs iepazīstinājām, kā zini, šī podkāsta mērķis ir savienot šo visu ar matemātiku. Un tad vai matemātika un māksla arī satiekas tikai tad, kad runa ir par mākslas darbu pārdošanu, vai arī ir kaut kas vairāk iekšā? Arī jāsaprot, ko mēs domājam ar matemātiku, bet manas personīgās attiecības ar matemātiku ir bijušas ļoti ciešas un siltas, vismaz skolas laikā. Un, īstenībā tā algebra un ģeometrija pretēji mākslai, man tā bija īstenībā tā drošā teritorija, kurā ir skaidri zināms rezultāts un pareizā atbilde, un tev ir vienkārši līdz tai jānonāk, kur pretī mākslai nav tā pareizā atbilde, un nav tas skaidrais, ka šitais ir labi vai šitais ir slikti, tur vienmēr ir tā kaut kāda neskaidrība, un pilnīgi citi tie kaut kādi uztveres un vērtēšanas mehānismi, un tādēļ man bija personīgi ļoti patīkami brīžiem pabūt tajā skaidrajā matemātikas teritorijā, un ka tas bija tāda komforta zona zināmā mērā, kur tās smadzenes tiek tā kā tāds muskulis vingrināts, lai tā kā notiktu tas domāšanas process, bet vienmēr ir tā paļāvība, ka vienkārši ir ka ir iespēja nonākt līdz tam pareiziem rezultātam. Bet tā bija mazliet atkāpīta, bet par to matemātikas saistību ar mākslu, tas jau arī tīri savos mākslas darbos
Es mēdzu teikt, ka tas kaut kādas instalācijas vai būves vai dažādi citi veidojumi, ko es veidoju, ka tā ir tāda praktiskā ģeometrija, kur ir arī man tāds tīri azarts atrisināt kaut kādas tīri tādas tehniskas un matemātiku saistītas situācijas. Tur, būvēt konstrukcijas, tur ienāk klāt vēl kaut kāda fizika un tā tālāk, bet lielā mērā tas ir par kaut kādu tādu telpisku struktūru veidošanu, kur ir iesaistīta matemātika, gan tīri aprēķinos materiālu izmēru un dimensiju un tā tālāk, gan tīri arī, man tā ģeometrija vienmēr ir bijusi ļoti tāda tuva un aizraujoša, ka tā esošā apkārt esošā realitāte, kad tu viņā vari ieraudzīt tās tīrās sakarības, kā, piemēram, kaut vai grieķu tempļos, ka viņi ir tur kolānas, tā pirmo aci, tu nemaz nevari pateikt, ka tur ir ļoti eleganta tā proporcija matemātika iekšā. Un ka tā zināmā mērā tā matemātiskā domāšana ir tāda arī abstrakta domāšana par pasauli. Tas es varētu turpināt. Tādā ziņā, ka ir jau ļoti daudz ļoti tehnoloģiskas tās mākslas jomas mūsdienās ar dažādas datoru ģenerētas telpas situācijas un mehānismi un tā tālāk. Kur tā matemātika bieži vien arī tīri praktiski ir ļoti nepieciešama. Jā, mēs pieskārāmies smuki tehnoloģijām. Kāds tev ir skatījums, kā tehnoloģijas ir, varbūt sāksim ar to, ietekmējušas cilvēks, kā tas viss ir mainījies un varbūt kā tieši tehnoloģijas ietekmējušas mākslu? Tādā ziņā man patīk atsaukties uz to, ka tā glezniecība, piemēram, ir pēc būtības nav mainījusies tos visus gadu tūkstošus, kā pirms 10,000 glezniecība notika, kad bija cilvēks, virsma un krāsa un ota. Tā lielā mērā tas notiek arī mūsdienās, bet tajā pašā laikā katra tehnoloģiskā attīstība un kaut kāda inovācijas liek tai konkrēti glezniecībai sevi pārdefinēt. Tādā ziņā, ka tad, kad parādījās fotogrāfija, tad glezniecībai vairs nebija nepieciešams tas reprezentatīvais, zinām lauku no glezniecības pārņēma fotogrāfija. Un daudz teica, ka līdz ar to arī glezniecība ir beigusies, bet viņi tā kā atrada atkal savu lauku un pārdefinēja sevi un joprojām turpina dzīvot. Un tas pats notika arī ar kaut kādu digitālo attēlu veidošanas laikmetā un tā tālāk. Un virtuālās pasaules bezgalībās, bet kaut kā vienmēr tā pasaule pierāda to, ka tā glezniecība spēja tā kā pārdzimt no jauna un būt aktuāla un interesanta arī dažādu tehnoloģiju laikmetā, bet tajā pašā laikā jau tā māksla dažādos citos mēdījos un izpausmēs ļoti, ļoti aktīvi integrē visas tehnoloģiskos izgudrojumus un bieži vien ir tādā pionieru lomā un meklē un iztēlojās dažādas veidus, kā kaut kādas jaunās tehnoloģijas izmantot. Jā, vienā no tām grāmatām, kas bija tajā izstādē, tā biezākā, kas tur bija, tur arī kāds fragments, kur bija saruna ar tevi, un tieši bija par tehnoloģijām. Tu teici, ka tā tehnoloģijas nāk un iet, bet gleznas vienmēr glezniecība ir saglabājusies tāpat ilglaicīgi palikušas. Ja mēs, piemēram, šobrīd domājam par kaut kādiem VHS video vai pageriem vai faks aparātiem un tā tālāk, vai kaut vai kompaktdiskiem, kas savulaik likās tādas
mūžīgas tehnoloģijas, tad viņas ir gandrīz jau aizmirsušās. Bet glezniecība ir paliekoša vienmēr. Ja, un tur runājot par modernām tehnoloģijām, mums ir aktuāli mākslīgā intelekta tēma. Jā. Kāds tev attiecības saknes domas par mākslīgo intelektu? Jā, gan kā ideja avotu, gan kā mākslīgais intelekts jau arī spēja kaut kā uzģenerēt kaut kādas bildītes un paliek vien spējīgāks. Jā, laikam tas nogrieznis, jeb leņķis, kas man tajā liekas interesantāk, ir tas, ka gan dažādi neirozinātnieki, gan arī datorzinātnieki, viņiem daudz šobrīd ir ļoti aktuāli domāt un pārskatīt, kas tad ir apziņa, kas ir tas, kas ir cilvēkam raksturīgs, kas ir cilvēka uztvere un kas ir, kas ir prāts, kas ir apziņa un visas šīs teritorijas, kas līdz šim bija tikai tāda it kā cilvēka lauks, kad viņš tagad arī rodās jautājums, vai tad arī beigās tam robotam varbūt ir apziņa un kurā brīdī tā mākslīgā intelekta kaut kādā laukā jāizstāv būs arī viņa tiesības uz eksistenci. Tie ir tādi morāli, ētiski un varbūt tādi filozofiski jautājumi, kas man šķiet tā personīgi visinteresantākie. Jā, tas noteikti mākslīgais intelekts mums ir satracinājis pasaulē. Ja, daudz kas ir daudz kas pamainījies un daudz kas palicis tāpat. Jā, un interesanti, kā pasaule pielāgosies šim visam. Mēs varētu pāriet pie tā, vai mākslu mēs saprotam ar prātu, vai ar jūtām, vai ar abiem, un kā prāts, jūtas, emocijas saslēdzas, vai tieši ir pilnīgi nesavienojams mākslā. Jā, man liekas, ka tur arī katram droši vien ir sava atbilde uz to, bet mana atbilde ir tāda, ka man ir svarīgi, ka ir kaut kāda tā pieredze vai iespējas, kas ir ārpus prāta. Un varbūt to ir grūti dažkārt atšķirināt, varbūt, ka tas ir, jo tāpat kā intuīcija īstenībā nav nekas tāds abstrakts, vienkārši tas ir tādā viss tavs, jo prāts ir ļoti lēns, viņš domā pa domiņai, un kaut kā tas intuīcija ir tāds, ka tur ir visas tās izdomātās domas, bet viņas kaut kā kompresētā veidā tu patiešo uztver, un tad, man liekas, tas arī ir tajā mākslas darbā, tas veiksmes gadījums, ka dažādas tur domas, sajūtas un attieksmes tu esi sakompresējis tajā vienā kaut kādā darbā, kurš arī darbojās tiešā veidā. Bet tajā pašā laikā skaidrs, ka arī tas, ko tu tur redzi tajā mākslas darbā un ko tu tur uztver, ir atkarīgs no tavas pieredzes un tavām zināšanām un tavas, pagātnes un vienkārši, kaut kādām tīri gan psiholoģiskām, gan intelektuālām un dažādām citām tā tava fona. Un tas ir, man patīk formulējums, ka tas mākslas darbs ir kā tāda saruna, kad mākslinieks ir savas domas un attieksmes un sajūtas ielicis, piemēram, šajā krūzītē, ja tas būtu mākslas darbs, un tad skatītājs to uztver. Bet tāpat kā sarunā mēs esam, mūsu saruna ir atkarīga no mūsu abu zināšanām un pieredzēm. Tāpat arī tajā sarunā ar mākslas darbu ir svarīga gan tā mākslinieka puse, gan arī skatītāja puse, lai šī saruna notiktu. Jā, tik tiešām arī izstādē esot, tik tiešām ir tādi ir tādi darbi, kuri ir vienkāršāk uztverami, tādas domas, kas varbūt teikt, salīdzināja ar sarunu. Dažas ir sarunas vienkāršākas un ir sarežģītākas. Bija tādi darbi, kur uzreiz bija skaidrs, arī apsīties, forši izskatās un iet tālāk. Bet bija tādi darbi, kur bija jāapskatās, jāiedziļinās, jo bildēs jau to realitātē glezna apstīt daudz savādāk nekā bildēs.
īpaši patīk tajos darbos, ka bija ja tā tekstūra tam darbam, ja dažādi materiāli tiek pielietot, un to nemaz tā nevar redzēt, ja skatoties caur bildēm. Ja. Varbūt mēs varam atgriezties apkārt pie izstādes. Ja. Kāda bija tā galvenā motivācija, iedvesma? Lai taptu šī izstāde. Jā, mēs tieši kaut kā vakar arī runājām izstādē vienu ekskursiju vadot par to, kā mēs nonācām pie izstādes. Un tad mēs sapratām, ka tā sajūta bija ļoti vienkārša. Mūsu komanda, kas sastāvēja no manis, izstādes kuratora Alekseja Beļecka un producents Kitijs Vasiljevs, kur mēs sadarbojamies arī citos projektos. Nonācām un es domāju, ka es esmu gleznotājs un diezgan tā teikt, daudz un pieredzējis gleznotājs, bet man sen nav bijusi tāda vērienīga izstāde Latvijā. Un tad ar šo te arī sākās doma par izstādi Mākslas muzejā. Un kas bija svarīgi, ka no paša sākuma mēs mēģinājām nogalināt to jautājumu, par ko būs izstāde. Tieši tādēļ, ka man gribējās aizstāvēt to brīvo lauku mākslas, kurš nepakļaujās attaisnojumiem un skaidrojumiem un projektu pieteikumos dažādos. Tur ir jāformulē mērķi un sasniedzamie rezultāti un idejas apraksts. Un tas bija vienmēr, kā izstādes kurators arī ir gleznotājs Aleksejs Beļeckis, kurš arī ļoti saprot to. Un arī, citu mākslinieku darbos, man vienmēr, nevis darbos, bet tekstos un veidos, kā viņi runā par saviem darbiem, vienmēr licies visveiksmīgākais tas, ka viņi ar ļoti izsmalcinātu intelektu un argumentāciju aizstāv to neizskaidrojamo, jeb vārdos netulkojamo mākslas lauku. Un tur veidojās šīs man liekas, labās attiecības. Un tādēļ arī mēs nonācām līdz ļoti tādam lakoniskam un vienlaicīgi ietilpīgam izstādes nosaukumam. Un izstāde saucās Izstāde. Labs, jā. Un kas būtu tās izstādes tāds galvenais vēstījums, ko pārnest? Tur jau tā lieta izstāde nav par kaut ko. Bet nē, labi. Tagad jau izstāde ir notikusi un tagad par viņu var runāt dažādi, nenogalinot, bet laikam tas visplašākais un vispārinājums un vēstījums ir par to, ka izstāde ir par vidi un telpu un mūsu attiecībām ar mūsu vidi un telpu un par to, ka mūsu pasaule, ja mūsu vide vai telpa sastāv no vienas puses no materiālām un fiziskām lietām, bet tikpat lielā mērā no mūsu domām, iztēles un attieksmes. Un ka tas, kā mēs uztveram un kā mēs veidojam mūsu telpu, lielā mērā ir atkarīgs no mūsu uztvers un attieksmes pret to un domām. Un tas ir tāds savstarp, tā kā mēs arī dzīvojam tādā sabiedriskā telpā, kur piedalās gan cilvēki, gan dzīvā un nedzīvā daba, tad tā mūsu telpa veidojās šo te visu dalībnieku miedarbībā. Un izstāde ir par to, mazliet varbūt par to apzināšanos, ka mēs atrodamies konkrētā laikā un telpā, un mūsu rokās ir to veidot un ietekmēt. Jā, tas tiešām ir. Skatoties tavu repertuāru, tavu biogrāfiju, tiešām tik daudz ir sasniegts, kā māksliniekam. Piemēram, mūsdienās varbūt skatās kāds skolēns, kurš domā, ka viņam tā māksla padodas, viņš gribētu kaut ko
darīt tajā virzienā. Vai vecāki skatās, kuri redz, ka tā kā bērns ies tajā mākslas virzienā, kā tad kļūt par mākslinieku? Kāds tas ceļš, kā nonākt pie tā, ka tev ir sava izstāde, kad tu brauc uz ārzemēm, kā nonākt līdz tādam līmenim? Nu, skatoties, no kura vecuma mēs runājam. Jo, man liekas, arī varbūt ir svarīgi, man liekas, šobrīd pieminēt, ka zināmā vecumā visi bērni zīmē. un caur to zīmēšanu viņi veido attiecības un arī veido savus priekšstatus par pasauli. Un, tas ir tāds ļoti būtisks viņu esamības process. Un vienkārši ar laiku daudzi šo te kaut kā tas apsīkst un pazūd. Ir jau teiciens, jā, ka visi bērni ir ģeniāli mākslinieki, kas ir arī taisnība, bet vienkārši ar laiku šis te kanāls aizvarās un pazūd. Un tad, jā, ja ir tā interese, to kanālu vajag turēt vaļā un viņu kopt un audzēt un veidot. Un, jā, tā viena jā, lieta ir tīri tā zīmēšana un gleznošana, kas ir tāds esamības veids, es teiktu. Un otra lieta ir tā kaut kāda profesionālā un intelektuālā izaugsme un interesēšanās par mākslu visdažādākajos veidos. Tā, jā, tāds Latvijas ceļš droši vien ir kaut kādas mākslas skolas, tad iespējams kāda no mākslas augstskolām, un tad pilnīgi noteikti es ieteiktu arī kaut kur ārzemēs paskatīties, kas tur notiek. Un, piemēram, nezinu, gadās varbūt kādam bērnam ir tāda, kur viņš jūt, ka viņš grib, tas ir tas viņa, ja tā māksla, ja viņam jau tūlīt, viņš, nezinu, iet vidusskolā, tūlīt būs jāizvēlas augstskola, bet, teiksim, vecāki viņam saka, ka, kamēr māksla neko nenopelnīs, tu jāiet, nezinu, uz grāmatvežu virzienā, inženieru virzienā, ko tu, kādas tev domas ir par šo? Vai māksla ir tas virziens, kuram jāuzticās savam bērnam un jāļauj? Jā, tur nav vienkārši atbilde. Skaidrs, ka mākslinieka profesija nav visdrošākā profesija, un gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē, laikam, es nezinu, kaut kāds ļoti mazs procents no māksliniekiem arī nopelna to savu iztiku ar savu darbu. Un tā ir tāda nežēlīga, bet normāla atlases sistēma, kā jūs pirms tam minēja, līdzīgi arī kā ar futbolistiem, vai kā, kad daudz droši vien bērnībā kādā brīdī iet futbola treniņā, un daudziem patīk futbols, un daudz arī pēc tam pāris reizes nedēļā varbūt uzspēlē kaut ko, bet līdz tam, lai ar to nopelnītu, tiek ļoti nedaudzi. Bet tāpat kā futbola gadījumā, jā, turpinot šo salīdzinājumu, tas ir veselīgi un noderīgi tīri kā cilvēkam un ķermenim, tā arī mākslas gadījumā, man liekas, ir ļoti vērtīgi attīstīt šo te mākslas muskuli, kas var noderēt arī strādājot citās profesijās. Jā, tieši par to mēs labi varam pāriet. Mēs daudz runājam, kā matemātika parādā, kā matemātika varbūt palīdz mākslā. Mēs runājam par telpiskiem izkārtojumiem, to varbūt tagad mēs varam apsties no otras virziena, ja, kā mākslinieks, kā domāšana varētu palīdzēt tā kā matemātikas virzienā. Tas, protams, tā grib varbūt ambiciozi izklausās, bet tā nezinu, mākslinieka izglītība un pieredze ļauj tā plašāk domāt par pasauli un varbūt no dažādākām kaut kādām šķautnēm, jeb atvērtāk. Jā, tas ir tas varbūt
varbūt tas tēlainais kaut kāds aspekts, nu, ka tie mākslinieki to pasauli to mēģina tvert kaut kā tādā intuitīvā kopskatā. Nevar tā apgalvot droši vien, bet nē, es mēģinu noformulēt, kas tad ir tas, bet varbūt tas, kā tā mākslinieka pieredze var noderēt citos, citiet, ka tā trenē to radošo domāšanu, ka meklēt kaut kādus nestandarta, jeb līdz šim nēsošus risinājumus lietām. Bet tas arī ir tāds šķīdrs apgalvojums varbūt. bet jā, zināmā mērā varbūt tā ir taisnība. Jā, ka tā ir vienkārši tāda radošāka pieeja lietām varbūt. Nē, varētu teikt, jā, ka matemātika arī sava daļa mākslas arī ir, jā. Jā, tā kā Pitagors nonāca līdz Pitagora teorēmai, tur ir neticams radošums, protams. Jā, tas gan atrast sakarības, jā, kur liekas, ka nav sakarība. Jā. Arī, jā. Un ko varētu, piemēram, ieteikt skolēniem, varbūt sevot ar mākslu, varbūt tiem skolēniem, kad, teiksim, viņi, piemēram, jādara kaut kas esej jāuzraksta, kas savā daļēji, jā, varbūt mākslinieks, kur vajag to radošo, to kreatīvo pieeju, lai sāktu to darīt. Un ir tie brīži tad, kad vienkārši negribās, nav ideju, bet ir jādara. Un es domāju, varbūt tev arī ir bijuši tādi gadījumi, ka tev ir, tu esi mākslinieks, tev ir jārada māksla, tev brīžs tāda, tā kā tukšums, neko nevar uzrakstīt, vai uzzīmēt, un kā tu tiec pāri tādiem momentiem. Jā, tā ir bijusi gara un nebeidzama cīņa, un es kā arī šobrīd tā notiek joprojām, un tad tas izaicinājums ir droši vien nošķirt to, kad tos brīžus, kas vienkārši nevajag darīt, tāpēc, ka tev nav spēka resursi vai vienkārši nav enerģijas vai nav domas. Un kā, labi, viena recepte man ir bijusi tāda, ka tad, kad vajag darīt, bet negribās darīt, tad kā mēģini ar sevi sarunāt, ka tu nedarīsi neko, kamēr tev nesagribēsies darīt. Un tad tas sagribēšanās brīdis pienāk daudz ātrāk nekā, ja tu dzīvo visu laiku tā, ka vajag, bet negribās, bet kā, ja tu palaidi vaļā, tad es nedarīšu, kamēr nesagribēsies. Tad tas tāds triks es kaut kad atkodu. Un vēl viena lieta, laikam, ir tāda, ka bieži vien vajag vienkārši pieķerties. Es arī atceros kaut kādas izmisīgas mokas skolā, kad ir jāiesāk tas pirmais teikums. Un tad visu vakaru pavadi to rakstot un svītrojot un pārrakstot pirmo teikumu. Un tas ir tāds bloks. Un tad es secinu, ka tu sāc rakstīt bez ambīcijas, ka tas būs pirmais teikums vai pēdējais teikums. Vienkārši tu raksti ārā tas, kas tev ir galvā. Un pēc tam, tad, kad esi uzrakstījis jau kaut ko, tad tu viņu var sākt kārtot kaut kādās pirmajos, otrajos vai nākamajos teikumos. Un līdzīgi arī ar kaut kādu to darbošanos mākslas praksē, kad bieži vien tikko, kad tu sāc pieskarties tam materiālam, un tad viņš tā kā izdzēš to kaut kādu bloku vai pretestību, un tu tā kā iepazīsti jau to materiālu, un tur ar viņu var sākt strādāt, un tas virza kaut kā, tas pirmais solis bieži vien ir visgrūtākais. Jā, tu arī teici, gan arī matemātikas skolotājs bija otrajā podkāstā, gan arī sportists, kas mums nesen bija ciemos, teica, galvenais ir uzsākt, tas ir tas pirmais, un pārvarēt un iesākt, un tad jau tas viss lēnām tad arī aiziet. Cik izglītotam jābūt māksliniekam, un vai mākslas baudītājiem jābūt izglītotam, lai uztvertu un saprastu mākslas darbu?
Tas ir jau izglītotāk, jo labāk, protams, bet man liekas, ka gan labs mākslas darbs ir tāds, kurš ir daudzslāņains un ka viņš ir pieejams un ir pievilcīgs daudzos slāņos, ka viņš uztverams arī tiem, kam nav nekādas lielas priekšzināšanas, un viņš ir saistošs, gan arī viņš ietver tos kontekstus un ir interesants tiem, kas ir jau vairāk zina par to kaut ko. Un man liekas, tāpat kā jebkurā citā jomā, jo vairāk zini, jo tas arī paliek interesantāk kaut kā. Piemēram, turpinot to pašu salīdzinājumu ar futbolu, ja tu tā kā nezini futbola noteikumus un nezini, kas tur vispār notiek, un tu vienkārši pirmo reizi to ieraugi, tad tev iespējams arī daudz mazāk tas interesē un daudz mazāk ir pievilcīgi nekā, ja tu zini kaut ko vairāk, un jo vairāk tu zini, jo tu tā kā daudz vairāk no tā spēja gan novērtēt, gan uztvert, un līdzīgi droši vien arī ir ar mākslu. Bet, man liekas arī tas, ka dažkārt ir tas priekšstats, ka māksla ir elitāra un nesaprotama un tā tālāk, un man liekas, ka tā arī ir, un tas ir ok, bet vienīgais tas, kas to padara elitāru, ir interese. Respektīvi, jebkurš var nonākt šajā te elitārajā mākslas laukā ar tīri interesējoties, un tā interese ir vienīgais, kas nošķir šo lauku. Droši vien līdzīgi varētu arī teikt par matemātiku, kad tikko sākt, tad bardaks, bet tagad jau iepazīst un tuvāk, un par to interesējās, tad īstenībā saskatījā visādas sakarības un parādās tā interese. Un tāpēc veidojas tāda grupa, kuriem patīk matemātika un tāda, kur varbūt arī uzskatījā par to elitāru, ka tikai daži saprot matemātiku. Jā. Tur droši vien matemātikas gadījumā ir tā, ka ja tu izlaidi kaut kādu to pirmo iepazīšanās posmu un tad mēģini jau uzreiz ielikt kaut kādā sarežģītībā, tur ir nepieciešamība tai secībai, ka tu sāc ar pamatu un tad virzies tālāk. Droši vien mākslā tas varbūt nav tik izteikti, bet arī zināmā mērā, jā. Jā, skatītāji, tā kā rekord. Bet mākslinieks saka, ka matemātikai būvēt uz pamatiem, mums ir tā kā, ko es esmu daudz stāstījis. Un arī mēs ar matemātikas skolotāju runājam, ka tieši tā kā tu saki, ka matemātikā viena tēma balstās uz otras, un būvējas tā māja, un tad ielektiet uzreiz, atnāc pirmajā klasē, un tev iedod atrasināt kvadrātu vienādojumu, tad tāds lēnām, līdz tiekam pie kaut kādas saprašanas. Ko tu teiktu skolēnam, kas saka, ka būs mākslinieks, un tāpēc viņam nevajag matemātiku mācīties vispār? Jā, es esmu no tiem māksliniekiem, kam ir cita pieredze, bet es arī esmu bijis, es pazīstu māksliniekus, kuriem tā smadzenes darbojās tik savādāk, ka viņam ļoti nedarbojās tā, lai viņš būtu spējīgs iedzīgi mācīties to matemātiku. Un tas, es domāju, kopumā, man liekas, mūsdienās varētu būt, es mēģinātu apgalvot tā, ka katram cilvēkam ir tā kā jāattīsta tas, kas viņam padodās. Un skaidrs, ka tāda ir nepieciešams kaut kāds kopīgs zināšanu un sapratnes lauks, kas ir kopīga izglītība, lai mēs eksistētu vispār vienā kaut kādā sapratnes telpā. Jo, ja mēs viens zina tikai kaut ko vienu,
un vispār viņam nav nojausma par pasauli ārpus tā, un otrs atkal ir citā kaut kādā laukā, tad šie lauki nepārklājās, un nav vietas sarunai, bet tā kā kopumā man liekas, ka tā tradicionālā izglītības sistēma tur tika izveidota rūpnīcu strādniekiem, un tas viss tika standartizēts, un visiem ir jābūt vienādiem. Man liekas, ka mūsdienu pasaulē tas sen vairs nav iespējams visu aptvert un visu pārzināt, un tas, man liekas, ir katram jāfokusējās uz to, kas viņam labāk sanāk, bet par to matemātiku, man liekas, ka tas ir, es arī personīgi esmu to izjūtis, kas ir vienkārši tā kā tu ej uz trenažu zāli, kačāt muskuļus, mācoties matemātiku un risinot uzdevumus, tu vienkārši kačā to smadzeņu muskuli, un tas ir nepieciešams, man liekas, visiem cilvēkiem. Jā, jābūt vispusējiem. Jā, gan jābūt vienam, gan otram. Jā, kā arī tu teici, tev interesē, ka arī vajadzēja arī brīdi būt arī racionālajā, lai pēc tam varētu būt iracionālajā. Un smadzeņi jākustina visās darbībās, kas arī atkārtojās jau mums starp viesiem, ka jākustina smadzeņi, jādomā visādos veidos, lai mēs varētu redzēt plašāk, labāks skatījums mums būtu. Vai bez mākslas vēl ir kādi hobiji, ko tu dari? Kaut kas interesants. Minimāli, tik cik man sanāk ar bērniem kaut ko atgriezties pie sniega dēļa mazliet, vai tad, kad vajag izklaidēt bērnus, tad es mēģinu atrast veidus, kas arī pašam būtu interesanti un aizraujoši. Bet kopumā laikam nevarētu teikt, ka būtu kāds hobijs, ka tā māksla ir diezgan pārņemoša. Bet vienkārši tā kā arī tā māksla jau nav tāds konkrēts definēts lauks, tad es katreiz izdomāju kaut ko, kas ir vienkārši aizrauj visvairāk, un tad tu esi vienlaicīgi tajā, nav nepieciešams hobijs, jo tu esi aizrāvies ar to, ko tu dari visu laiku. Jā, tiešām forši, kad ir sanācis, ka var visu, tas, kas patīk, to arī darīt, un arī saņemt par to izcīņas, vai labi. Un, no šitā pārējais man tāds jautājums varētu daudziem interesēt, kāda ir mākslinieka ikdiena, kā izskatās tava dzīve ikdienā, kā māksliniekam. Tas droši vien, vismaz, man liekas, tas droši vien nebūtu standarta 9 līdz 5 darbi. Jā, laikam tā mana ikdiena arī ir tāda, ka uz katru kaut kādu izstādi vai notikumu vai darbu ciklu tiek radīta kaut kāda sistēma, kaut kāds režīms vai ritms, un tad ir tas gatavošanās process, lai nonāktu šajā ritmā, un tad tu kādu laiku esi tajā ritmā, un tad tas sevi izsmeļ, un tad atkal tas ritms izšķīst, un tu atkal esi kaut kādā citā. Es varu ļoti skaidri pateikt, ka no jūlija vidus līdz izstādes atklāšanai, kas bija augusta beigās, mans ritms bija no 7 rītā līdz 11 vakarā strādāt pie izstādes uzbūves, bet tad pēc izstādes atklāšanas šis ritms pilnībā izšķīda. Un tad šobrīd ir atkal tāds vairāk kaut kāda plānošanas un organizēšanas laiks un sarunas un publiskas tikšanās un tā tālāk. Un tad atkal es mēģinu ieiet kaut kādā tajā darba un glaznošanas ritmā. Tā kā, jā, tas man liekas, no vienas puses tas ir forši, no otras puses mazliet arī brīžiem grūti, ka tev pašam ir jāplāno un jāorganizē tas laiks un jābūt pietiekoši pašdisciplinētam, lai
sakārtot to savu ritmu un arī nepārstrādātos, jo tā arī tāda tieši šobrīd man tā sajūta, ka es tā kā esmu vēl joprojām mazliet saguris no izstādes, bet ir jau tik daudz dažādas lietas, un tu tā kā vienkārši dzenies pakaļ laikam un nepaspēja atpūsties. Jā, daudzi jaunieši grib to, būt paši sev bosi, un tur tas nav nemaz tik viegli, pašam jābūt ļoti, ļoti disciplinētam un jāregulē savus laikus, un pašam sev ir jāpieskat. Un tad varbūt, un tad atkal skatoties no tās pasaules, no otras puses, atkal vienkāršāk ir strādāt tajā standarta darbā, kur tev viss pasaka, priekš kaut ko izdara, tu atnāc tikos, aiziet tikos, tev par to vairs nav jādomā. Bet, ja tas pats sev boss, tas tā kā visu laiku vēl kāds līdzi, tas ir dzīvesveids vairāk. Jā, tā kā man patīk, piemēram, Deivids Linčs, viņš visu mūžu ēd vienu un to pašu pusdienās un brokastīs un vakarnās vienu un to pašu ēdienu, lai viņam vispār nebūtu jātērē prāts, lai domātu, ko tad es tagad šodien ēdīšu vai kā. Un bieži vien ir tādi, ja tev nav tas kaut kāds ārējais ritms vai rāmis vai režīms, tad tu bieži vien ļoti daudz tērē to savu laiku un resursu vispār tā kā domājot, es tagad gribu strādāt vai es negribu strādāt, vai man tagad iet uz turieni vai neiet. Tā kā, kad tas dažkārt ir labi, ka kāds tev pasaka, ka tagad jādara šitā, un tad tajā rāmī tu vari to savu radošumu izlikt. Jā, tā arī tāda grūti pārējā, teiksim, no skolas tie, kur, iet tur pašu uzņēmējdarbībā un kur tur. Tā kā skolā tev pasaka, kad līdz kam ir jābūt izdarītam. Ja? Tā, kad tu pats ar sevi strādā, tad tev nav tāds termiņš, ja? Tev reiz, ka vilc, cik ilgi gribi, ja? Bet tev pašam ar sevi jāvienojās. Ja? Kad to jāpabeidz, kad to tev nav tāda. Ja? Pašam būtu jāatbildīja pret sevi, jā, ļoti disciplinēti. Un tas, ko teica Rāmi, jā, ļoti labi, par to es arī runāju ar skolēniem, ka to es arī esmu uzrakstījis arī grāmatā, kad tu sāc mācīties, tu obligāti jābūt kaut kādam rāmim, ja, ko tu darīsi, ja pirms tam izplānotam, kas ir jādara, lai tev darot, nav paralēli jādomā, ko tu darīsi nākamo, un tur tu nepazūdi. Ja. Tev ir skaidrs, kas darāms, to tu izdari un ir miers. Un arī tu zini, kad sākas, un kad beidzas, un tad tev ir lielāka motivācija, jo zini, kaut kas beigsies, kas neievilksies visu vakaru. Jā, bet no otras puses, man laukos viens kaimiņš definēja tādu ļoti labu principu, ka izdarīt var 20% no ieplānotā, tāpēc vajag plānot ļoti daudz. Bet vienkārši es pats esmu pieredzējis tajā savā kaut kādā darbībā, ka vienmēr jau tie plāni ir mazliet lielāki nekā tu vari izdarīt. Un tā kā tu ieplāno kaut ko, tagad es izdarīšu šī tik ātri un tā tālāk. Un tad tu pats sevi dzen tajā stresā, ka tu nevari to paspēt. Un tad tev ir tā kā tas, tā plaisa starp tām mērķiem un ekspektācijām un realitāte arī mēdz būt tāda stresu radoša. Un tad es mēģinu sev arī laiku pa laikam atgādināt, tas ir vienkārši, tagad tu risini kaut kādas pašizdomātas problēmas. Kad pats esi izdomājis, un tad pats tagad pārdzīvo, ka tu nespēji to kaut kā realizēt. Un tad jāatrod tas balanss, man liekas, arī ir svarīgi mūsdienu cilvēkiem. Jā, mums ir tieši arī Frēdlis sportists, kurš ir life coach. Ja? Viņš arī stāstīja par to, ka jābūt kaut kādam rāmim, bet tajā pašā laikā mēs nevaram, ja mēs izējam no tā rāmja, nevar arī sevi tā baigi nokaut un nospiest, lai neradītu kaut kādu lieku spiedienu. Jā, nesanāca šoreiz, tad mēs to atkal mēģinām nākamajā dienā. Jā, man arī te ir bērni, vienam ir 19, vienam 17, mazākam 11, un tad 17-gadīgais dēls, viņš arī ļoti mēdz uzstāstīt tādus utopiskus, nerealizējumus mērķus, un tad kā brīžiem nonāk tajā kaut kādā pašpārmetumu stresā, ka viņas nav iespējams sasniegt, un tad tur jāuzstāv tas kaut kāds balons,
lai arī to dzīvi varētu baudīt un ar prieku dzīvot, nevis visu laiku būt tajā stresā, ka tu nespēji izdarīt to, ko tu esi iecerējis. Jā, vispār, jā. Tu sāk pieminēt savu ģimenē, kā tu bērnus bīdi mākslas virzienā, vai kā tu viņus iedvesmo, lai ja tēvi baidās, vai... Meita tieši šogad beigs jau Jāņa Rozentāla mākslas skolu, un viņa plāno iet tajā mākslas ceļā, bet varbūt ne tik tieši kā es. Dēls savukārt ir tā kā pilnīgi noliedzoši pret mākslām, bet tajā pašā laikā viņš mācās Rīgas mākslas un mediju tehnikumā par koka mēbeļu dizaineru, ciešā saistībā ar koku un amatniecību un tādā it kā noliedoši, bet tur nekur tālu jau viņš nav ticis. Jā, gēnos nekā iet, jā. Šo podkāstu skatīsies skolēni un vecāki, kuriem bērni ir skolēni. Un kas būtu viena lieta, viens tāds tā kā vēlējums skatītājiem, lai viņi varētu dzīvot labu, laimīgu un tādu dzīvi, sasniegt savus mērķus, kas būtu tāds viens novēlējums. Vai. Ļoti atbildīgs jautājums. Es gribētu teikt, ka cilvēki, lai viņi apzinās, sevišķi dzīvojot tādā mazā vietā kā Latvija, ka mēs paši esam tie, kas veido to mūsu vidi un dzīvi, kurā mēs dzīvojam, un mums katram ir diezgan lielas iespējas to ietekmēt un veidot. Un, līdz ar to es ieteiktu domāt un virzīties tādas pasaules virzienā, kurā mums pašiem gribētos dzīvot. Brīnišķīgi. Paldies par sarunu. Paldies. Sarunu, jā. Ar jums bija mākslinieks Eglīts, un tad no matemātiskās puses Ernsts Kazakevičs. Paldies, ka skatījāties šo podkāstu un tiekamies nākamajā. Pa lielam cilvēki bieži vien nesaprot, cik daudz matemātikas ir mūzikā. Un ja tu iesi vēl dziļāk komponēšanā, tad tur būs vēl vairāk. Tu visu laiku tāds hīta receptes jau sen ir izdomātas.